Labi, šī ir Irānas etniskā karte. Tagad jūs redzēsiet, cik ļoti sadalīta ir šī valsts. Persieši atrodas centrā, bet cilvēki, no kuriem jāuzmanās, ir kurdi. Kurdi un azeri. Un belūži. Tie ir trīs galvenie problēmu apgabali Irānai, un tā ir bijis vienmēr. Atcerieties, persieši ir vidū. Belūģi pirmkārt ir sunītu musulmaņi. Kā mēs apspriedām iepriekšējā nodarbībā, sunīti un šīīti nekad nav labi sapratušies. Viņiem ir viena un tā pati reliģija – islāms, bet atšķirīgas ticības sistēmas, kas vēsturē radījušas daudz konfliktu. Tas ir gandrīz kā katoļi un protestanti, tāpēc belūģi jau sen mēģina sacelties pret irāņiem. Es jums garantēju, ka šajā apgabalā jau ir iestrādāti Izraēlas un Amerikas speciālo spēku vienības. Iemesls ir tāds, ka viņi vēlas radīt pēc iespējas vairāk pilsoņu konfliktu, bet arī sagatavot iespēju amerikāņu sauszemes iebrukumam. Viņiem vajadzētu priekšējo operācijas bāzi, un šis apgabals varētu būt labs sākumpunkts sauszemes iebrukumam. Tad šeit ir kurdi. Kurdi ir vēl viena minoritāte, kas vēlas nacionālu suverenitāti. Tieši tagad amerikāņi un izraēlieši smagi bombardē šo apgabalu, mērķējot uz policijas iecirkņiem. Kāpēc? Lai samazinātu un iznīcinātu pretestību. Lai varētu bruņot kurdus, ļaut viņiem iebrukt šajā apgabalā un apdraudēt Irānu. Tas, kas arī notiek, ir tas, ka Irākā ir sunītu grupas, ko amerikāņi uzpērk un bruņo. Tie ir fanātiķi, ISIS. Un amerikāņi vēlas nosūtīt viņus uz Irānu, lai radītu pēc iespējas vairāk problēmu. Tad šeit ir Azeri, Azerbaidžāna. Tā ir neatkarīga valsts. Ļoti dīvaini ir tas, ka lielākā daļa etnisko azeru faktiski dzīvo Irānā. 60% ir Irānā, 40% Azerbaidžānā. Tas nozīmē, ka no azeru perspektīvas šis karš varētu būt iespēja apvienot tautu un izveidot lielāko Azerbaidžānu. Tie ir trīs problēmu apgabali, kuriem jāseko līdzi, kā šis karš attīstīsies nākamajās nedēļās un mēnešos. Mēs jau zinām, kāda būs amerikāņu stratēģija, jo esam to redzējuši Lībijā, Sirijā un citur iepriekš. Kāda ir stratēģija? Atkal. Uzbrukums no ārpuses un no iekšpuses vienlaikus. Jūs bruņojat šos cilvēkus, iestrādājat speciālos spēkus, lai vadītu grupas, nodrošinātu gaisa segumu, lai viņiem būtu skaidrs ceļš uz Irānu un lai viņi varētu iznīcināt pretestību. Uzbrukums no ārpuses. Uzbrukums no iekšpuses nozīmē radīt pēc iespējas vairāk sāpju un ciešanu Irānas iekšienē. Kā to darīt? Pirmkārt, dekapitācija. Apskatīsim stratēģijas. Dekapitācija. Jūs izņemat elīti, jeb to, ko mēs saucam par komandēšanu un kontroli. Jūs ierobežojat Irānas spēju vadīt sevi, būt līderībai, būt elitei. Tas ir pirmais. Otrais ir gaisa pārākums.
Amerikai ir visprogresīvākās lidmašīnas pasaulē. Viņi izmanto tās, lai iznīcinātu pēc iespējas vairāk militāro objektu, bet arī veic sabotāžas aktus. Viņi veic paklāju bombardēšanu pret Teherānu. Viņi veic soft targeting. Soft targeting nozīmē, ka nevis uzbruk militārajiem objektiem, bet slimnīcām. Kāpēc? Jo jūs degradējat valsts spēju atjaunoties, būt izturīgai. Un pēdējais ir double tap. Double tap ir tas, un tas ir patiešām pret starptautiskajām tiesībām. Jūs uzbrukat vietai, nogalināt dažus cilvēkus, un tad, kad cilvēki nāk palīgā, ārsti, neatliekamā palīdzība, radinieki, tad jūs uzbrukat vēlreiz, lai radītu pēc iespējas vairāk civiliedzīvotāju upuru. Visa ideja ir radīt pēc iespējas vairāk bailes un trauksmes cilvēkos, lai viņi zaudētu pretestības spēju. Un pēdējais – bruņot un uzpirkt nemierniekus. Tie ir 3 galvenie amerikāņu stratēģijas balsti. Un jūs to redzēsiet nākamajās nedēļās. Problēma ir tā, ka darot šīs 3 lietas, jūs īsti nesāpējat irāņiem, jūs viņiem palīdzat. Atcerieties asimetrijas likumu. Tā grupa, kas spēj radīt enerģiju, atvērtību un saliedētību, uzvarēs. Un ziniet ko, draugi? Šī amerikāņu stratēģija radīs enerģiskāku, atvērtāku un saliedētāku Irānas sabiedrību. Ļaujiet man parādīt, kā. Pirmkārt, dekapitācija. Mēs tikko teicām, ka viena no lielākajām Amerikas problēmām ir elītes pārprodukcija, vai ne? Ar dekapitāciju jūs atrisināt šo problēmu irāņiem. Iepriekš Irānai bija liela problēma. Pārāk daudz līderu, katram savs stulbs viedoklis, visi grib vadīt karu. Bet nogalinot tik daudz līderu, jūs radāt lielāku mobilitāti, lielāku meritokrātiju. Jūs atrisināt elītes pārprodukcijas problēmu irāņiem. Tas ir milzīgs bonus, draugi. Tātad vadība kļūst daudz slaidāka, daudz skarbāka, daudz apņēmīgāka, daudz stratēģiskāka. Otrais – gaisa pārākums. Kad jūs to darāt cilvēkiem, kad jūs paklāji bombardējat Teherānu, jūs radāt saliedētāku sabiedrību. Kāpēc? Jo galvenais konflikts Irānā daudzus gadu desmitus bija starp pilsētām un laukiem. Lauki bija ļoti reliģiozi, ļoti nabadzīgi, ļoti atpalikuši. Pilsētas bija izglītotas, sekulāras un progresīvas. Tāpēc bija milzīgs konflikts, kas radīja daudz nemieru un protestu Irānā. Bet, kad jūs bombardējat pilsētas, kas ir galvenais progresīvo rietumniecisko politiku atbalsta avots, jūs padarat tās vienotas ar laukiem. Vai tas ir skaidrs? Irānas cilvēki vairs neredz viens otru kā ienaidniekus. Viņi redz amerikāņus kā ienaidniekus. Jūs redzat daudz saliedētāku sabiedrību, kas gatava cīnīties kopā, un tā ir problēma. Pēdējais. Jā, jūs bruņojat nemierniekus, belūģus, kurdus, azerus. Labi. Problēma ir tā, ka jūs tagad aktivizējat, galvanizējat persiešu nacionālismu. Ilgu laiku persiešu nacionālā identitāte tika apspiesta no teokrātijas puses, jo viņi vēlējās radīt lielāku reliģiju, kas apvieno visas etniskās grupas. Kad jūs pagriežat minoritātes pret irāņiem,
Persiešu tautai ir jāapvienojas un jāatceras savu vēsturi, jāsvin sava identitāte, un tā ir atslēga, kad persiešu tauta spēj aktivizēt savas senās atmiņas, atgriezties pagātnē un atcerēties savu diženumu, viņi kļūst par enerģisku, atvērtu un saliedētu sabiedrību. Jā, amerikāņiem ir šī stratēģija, kas strādāja Lībijā, Sīrijā un citur, bet tā nestrādās Irānā. Patiesībā tā darīs pretējo Irānā. Un tad jūs jautājat, kāpēc amerikāņi to dara? Es jau teicu, jo tā ir impērija. Tā nerūp par Irānu, tā rūp par sevi. Tāpēc tā ir iestrēgusi šajā politikā, jo atcerieties, tā mēģina uzvarēt šo karu pēc iespējas ātrāk, jo tai nav ražošanas kapacitātes cīnīties ilgi. Tā mēģina samazināt pēc iespējas vairāk upuru starp saviem karavīriem, jo amerikāņiem nav politiskās gribas cīnīties šo karu. Amerika mēģina uzvarēt šo karu lēti un ātri. Ja neizdodas, amerikāņiem būs lielas problēmas.